apskatīsim 3 verso opcijas un sapratīsim, kura no tām mums varētu labāk patikt. Sāksim droši vien ar pirmo. Jā, kādreiz gadu divas ļoti populāras automašīnas Toyota Corolla Verso. Vēl ar veciem 2-litrīgajiem dzinējiem 85 kW. Viņu praktiski visas gandrīz 7-vietīgas. Te parastais salons. Viens mums ir ar ādas beņķiem, šis te arī 7-vietīgs. Bet cenas uz viņiem vienalga. Nav tā, ka baigi kritušās, vienalga turās. Gan 5. gada viņš 2,600, šitas ir 9. gada 3,500 un šitas te pēdējais arī. Viņam tas vecais labais 2-litrīgais 85 kW dzinējs. Cena arī ir 2,900. Nenokaujamais, ja? Nē, kuru Rīgā visi taksisti brauc, un taksisti zina, ko viņi pērk, ar ko viņi brauc. Brauc bez eļas, kaut vai un vienalga uz priekšu tiec. Tieši tā. Ķēdes dzinēji viņiem visiem ir, un es saku, tur tikai no eļas mainīšanas līdz eļas mainīšanai. Visa dzinēja apkopa. Īstenībā tāds ļoti izturīgs visās jomās autiņš. Drošs un pārbaudīts. Tieši tā. Ar to, ko brauc taksisti, viņi zina, ar ko viņi brauc. Tagad jau jaunākā versija viņa vienkārši ir Toyota Verso, bet vairs nav tas, kas bijis kādreiz. Īstenībā pie mums tie, kas laucinieki, kas brauc, viņi tikai šitos modeļus arī prasa vecos. Jā. Tāpēc, ka reāli nenokaujams